Latvijā ir uzsākts gāzes tirgus liberalizācijas process. Šobrīd tiek virzīta apstiprināšanai grozījumi enerģētikas likumā, ar ko tiek uzsākts dabas gāzes tirgus liberalizācijas procesa pirmais posms, ko Latvija veiks saskaņā ar visām trešās enerģētikas paketes direktīvas prasībām. Īstenojot gāzes tirgus liberalizācijas pirmo posmu, grozījumi enerģētikas likumā paredz trešo personu piekļuvi dabas gāzes sistēmai un sadales sistēmu operatoru nodalīšanu. Vērtējot reālo situāciju, izskan bažas par liberalizācijas procesa efektivitāti. Tirgus liberalizācija noteikti ir nepieciešama. Tikai jāskatās ir, lai no tā būtu tiešām sasniegt mērķus, un mērķi faktiski divi. Tātad samazināt gala cenu patērētājiem un paaugstināt šo piegāžu drošību. Tikai šobrīd situācija ir tāda, ka Latvijā ir tikai viens dabasgāzes piegādātājs, tas ir no Krievijas. Un, ja šobrīd liberalizē tirgu, tad īsti jau patērētājiem nebūs no kā izvēlēties. Un sanāk tāda absurda situācija, jo padomāsim, kas ir tirgus liberalizācija. Mums šobrīd, mēs esam vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur visi dabasgāzes tarifi tiek regulēti. Un tas ir pareizi, jo mums ir tikai viens piegādātājs un mēs esam uzņēmums ar ekskluzīvām piegādes tiesībām. Bet liberalizējot tirgu ir arī jāveic tarifu deregulācija. Un būtu absurdi tagad veikt šos soļus, neveicot šo cenu brīvlaišanu. Izskatās, ka šobrīd par to netiek domāts, un tas tikai vēlreiz pierāda, ka liberalizācija būs tikai uz papīra. Bet šī liberalizācija uz papīra it kā jau kas tur, lai jau ir, bet tā rada īstenībā sekas, kas ir ļoti nepatīkams mūsu patērētājiem, par ko mēs arī visvairāk uztraucamies. Jo, ja mums tuvākie alternatīvie piegādes ceļi varētu būt 18. un 19. gadā, tad līdz šim laikam, sadalot uzņēmumu, rodas papildus izmaksas un ļoti ievērojams. Eiropas komisija novērtējusi, ka uzņēmumu sadalīšana, sadalas operatoru nodalīšana, par ko šobrīd tiek spriests, rada vienas reizes izmaksas 3 līdz 10 miljonu eiro, un uzņēmumiem ar klientu bāzi 100 000, šis tarifu pieaugums ir 10 līdz 15%, bet mums ir vairāk kā 430 000 klientu. Un, tad sagaidāms, ja tiks pieņems lēmums, ka 15. gada janvārī tiek veikti pirmie soļi, nodalīts sadalas operators, tad viennozīmīgi pieaugs dabasgāzes tarifu patērētājiem. Lai reāli liberalizētu tirgu, patērētājiem jābūt iespēja izvēlēties, nopirkt šo dabasgāzi no Latvijas gāzes vai nopirkt no kāda cita piegādātāja. Jāsaka, kopumā projekti, kas šādu situāciju radīs, virzās pozitīvi, un ir šobrīd plānā gan Lietuvas un Polijas starpsavienojums, gan arī reģionālais sašķidrinātās dabasgāzes termināls, kas varētu atrasties vai Somijā vai Igaunijā. Un šie projekti varētu tikt nobeigti 18. un 19. gadā. Bet līdz tam laikam mums jau reāli nebūs šo alternatīvo piegādātāju. Tāpēc ir tikai loģiski šos liberalizācijas soļus atlikt līdz brīdim, kad mēs būsim tuvāk šīm alternatīvām piegādēm. Un te jāņem vērā vēl viens apstākļus, ka Latvijas valsts 97. gadā noslēdz līgumu ar mūsu īpašniekiem, uzņēmās valsts saistības par to, ka Latvijas gāze paliks kā vienots uzņēmums, nesadalīts un ar ekskluzīvām gan tirdzniecības, gan sadalas pārvades un uzglabāšanas tiesībām līdz 2017. gadam. Un, tas ir tomēr ļoti dīvains signāls, ja šis līgums no vienpusēji tiek lausts, pārkāpts. Ir sevišķi ņemot vērā to, ka direktīva faktiski ir ļoti elastīga. Tas, kad piemēro šīs direktīvas punktus, ir tikai vienīgi valsts pārziņā. Un ir vairākas iespējas, piemēram, sadalas operatoru nodalīšana droši var atlikt līdz 17. gadam, tādēļ, ka direktīva arī saka, ja netiek sasniegt mērķi, tātad samazināts cenas patērētājiem, tad to var atlikt.
un tā skaitā arī pārvades operatoru nodalīšana, kas arī agrāk vai vēlāk notiks, bet to arī var atlikt līdz brīdim, kamēr parādās alternatīvu piegādātāji. Šobrīd arī paredzot izmaiņas no 15. gada 1. janvāra, tas nav par labu mūsu patērētājiem, bet tas arī nereāli. Veikt uzņēmumu sadalīšanu, labi, to varbūt vēl var kaut kā paspēt, tā fiziski sadalīt, bet ieviest jaunas IT sistēmas, izstrādāt jaunus ministru kabineta noteikumus, kas regulē ļoti daudz šī dabasgāzes tirgu, pieņemt jaunus tarifus. Tas viss nav iespējams līdz 15. gadam. Un loģiskākais lēmums, protams, ka ir atlikt liberalizāciju līdz brīdim, kad beidzās privatizācijas līgums. Mēs iegūstam divas lietas, valsts iegūst divas lietas. Nav nekāda riska par to, ka mūsu īpašnieki varētu apstrīdēt šādu lēmumu. Arī starptautiski mēs iztīsimies, tomēr, ka esam ievērojuši saistības ar pietiekami lieliem un nopietniem investoriem. Un mēs arī atliksim nevajadzīgo sadārdzinājumu, kas radīsies no sadales operatoru nodalīšanas. Kā mēs vienkārši varam atlikt mūsu patērētāju interesēs, valsts interesēs šos lēmumus, un tas nav pretrunā ar Eiropas likumdošanu. Mēs uzskatām, ka liberalizācija noteikti, ka viņa tiks veikta, un tas ir pareizi, tā ir visas Eiropas Savienības nostādne, bet nosakot šo termiņu pēc 17. gada, tas būs reāli tuvāk reālajai dzīvei, un tas arī ļaus gan Latvijas gāzei, gan arī saistībā likumdošanu dažādiem noteikumiem sagatavoties tam visam. Tā skaitā domāt un pieņemt lēmumus attiecībā uz alternatīvām piegādēm. Ja? 3 gadi tas patiesībā nav daudz, bet no otras puses ļoti daudz, ko var izdarīt, lai tiešām mēs varētu runāt par reālu tirgu 18. gadā. Latvijas gāze jau no tirgus kā tāda nebaidās. Ja? Tas brīdis pienāks un mēs būsim gatavi. Bet mēs negribētu, lai šī brīdī 3 gadus mūsu patērētājiem vienkārši nāktos pārmaksāt. Dēļ tā, ka mums ir liberalizēts tirgus uz papīra. Piemēram, šobrīd termināls, kurš tiek būvēts Klaipēdā, ja, kurš varētu sākt savu darbību šajā vai varbūt nākamajā gadā, nevajadzētu domāt, ka tur piegādātā dabasgāzes cena būs lētāka nekā tā tiek piegādāta no Krievijas pārvades sistēmas. Vienkārši iemeslu dēļ šobrīd globālajā tirgu sašķelinātās dabasgāzes cenas ir gan augstas. Un, ir, protams, liela atšķirība, vai jūs pērkat kādā lielā Eiropas biržā, kur ir daudz kuģi un tur ir iespēja izvēlēties šos piegādātājus, vai tas ir viens salīdzinoši neliels termināls, uz kuru dabasgāzi ved ne jau par kādām tirgus spota cenām, vai ne, bet to arī piegādās par ilgtermiņa līguma cenām. Un šīs ilgtermiņa līguma cenas ir faktiski vienādas ar to iepirkuma cenu, kāda ir Latvijai un Latvijas gāzei. Un jārēķinās, ka, ja, piemēram, būtu vēlme iegādāties šo dabasgāzi, tad ir pie šīs cenas vēl jāpieskaita viss termināļu uzturēšanas izmaksas, investīcijas un arī tranzīta cenas, piegādes cenas, krātuves cenas. Tādēļ domāt, ka sašķelinātās dabasgāzes termināļu piegādātie resursi būs lētāki, tā tas nav, tas būtu naivi. Bet, protams, kad tas ir nepieciešams, lai paaugstinātu drošību un dažādot piegādes. Latvijai un Latvijas gāzei mūsu patērētājiem šobrīd piegādātā dabasgāze tiek piegādāta par ļoti konkurētspējīgu cenu. Ja mēs, piemēram, varam salīdzināt Baltijas valstu galvaspilsētu siltumapgādes tarifus, jo visās gan Rīga, gan Tallina, gan Viļņa apkurina pilsētu, tā skaitā lielākoties ar dabasgāzi, un, protams, kad Rīgā tarifi ir viena no zemākajiem. Un, to nodrošina tas, ka mums ir ļoti, ļoti labas iepirkuma cenas, un šis stāvoklis ir jāsaglabā, ja, un, iet uz kādiem nevajadzīgiem līguma pārkāpumiem vai ko, tādas āsnām nav vajadzīgi. Ja. Skaidrs, ka arī mūsu īpašnieki saprot, ka liberalizācija notiks, tā visa Eiropas Savienības politika, bet ir iespējas nepārkāpt arī līgumu, ja, privatizācijas. Eiropas prasības, protams, arī paredz to, ka ir jāļauj gan klientiem, gan citām valstīm piekļūt dabasgāzes infrastruktūrai. Mūsu gadījumā tas būtu, piemēram, Igaunijai piekļūt mūsu pārvades sistēmai un krātuvei.
Un jāsaka, ka šos te nosacījumus mēs esam vienmēr pildījuši. Zināms vai nezināms, bet Latvijas gāze un Inčukalna pazemes gāzes krātuve uzglabā liels apjoms Igaunijai, uzglabājam, protams, arī Krievijai, bet tā nav Eiropas Savienības valsts. Un arī mēs Lietuvai uzglabājam un piegādājam dabasgāzi no mūsu krātuves. Un, teiksim, saistībā ar terminālu, kas šobrīd būvējās Klaipēdā, Lietuvā, mēs esam jau noslēguši arī līgumu ar šo te termināļu būvnieku un operatoru par dabasgāzes uzglabāšanu nākamajām sezonām. Akciju sabiedrības Latvijas gāzes struktūrā ietilpst Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas ir vienīgā funkcionējošā krātuve Baltijas valstīs, un tā nodrošina reģionālās gāzapgādes stabilitāti. Krātuve ir ne tikai tāda Latvijas pērle, bet tā ir visa reģiona pērle, jo krātuve ir ļoti nozīmīgs objekts, un Latvijas gāze pati ir ļoti daudz darījis, lai šī krātuve būtu pieejama gan Latvijas patērētājiem, protams, pirmām kārtām, bet arī kaimiņu valstīm. Mēs iepriekš jau, piemēram, ar Eiropas komisijas līdzfinansējumu esam veikuši 16 turbumu rekonstrukciju. Kopā ar Lietuvas dujas esam veikuši starpsavienojumu starp Latviju un Lietuvu kapacitātes uzlabošanu. Esam mēs pieteikušies arī uz nākamajiem projektiem Eiropas komisijas līdzfinansējumam, kas paredz turpmāku krātuves modernizāciju, un tā skaitā tas paredz iespēju paplašināt krātuvu, jo līdz ar termināļu būvniecību krātuvei šī loma varētu pieaugt vēl vairāk, un arī interesi būtu ne tikai no Baltijas valstīm, un, protams, Krievijas, bet arī no Somijas. Tādēļ, teiksim, viss šis laiks, kopš mums ir krātuve Latvijas gāzei, ir veikts ļoti lielas investīcijas, un tā visa saimniecība ir savās ļoti labā kārtībā. Uzņēmuma mērķis ir stiprināt Latvijas gāzes vadošās pozīcijas Latvijas kurināmā tirgu, palielinot dabasgāzes pieejamību, veicinot tās patēriņa dažādību un nodrošinot Latvijā vienas no stabilākajām piegādēm Eiropā.